Sveicināti! Es pārstāvu Tsunami web uzņēmumu. Mēs tirgo esam jau no 2016. gada, nodarbojamies ar IT pakalpojumiem, sniedzam dažādas sarežģītības IT pakalpojumu risinājumus, web izstrādi, mobilo izstrādi. Tsunami web nodrošina īstenībā pilna cikla izstrādi. Principā klientam jāatnāk pie mums tikai ar ideju, ar vīziju un visu pārējo mēs jau varam piedāvāt. Jā, mēs palīdzam izanalizēt, jo īstenībā bieži vien pat klients nezina, kā viņa ideja atspoguļosies digitālajā pasaulē. Tāpēc vajag viņam palīdzēt to visu panākt tā, lai šī ideja gulstās web pasaulē, jā, un varbūt arī mobilajā, jā, tur atkarīgs no projektiņiem. Tālāk mēs arī uzreiz mēģinām testēt šo ideju, jo ļoti bieži vien cilvēki ieguldās, netestējot, nepārbaudot šo ideju, ja, un tad ir, protams, vēl sarūktinājums, ja šis nevienam nav vajadzīgs. Tāpēc arī pirmajos etapos mēs mēģinām uzreiz agrīni notestēt, vai reāli šai idejai ir potenciāls, vai tur ir klienti, vai tur ir vajadzība. Ja. Tie ir tie jauni uzņēmumi, kas pārsvarā pie mums griežās, kuriem ir ideja, bet nav pietiekamu zināšanu, lai pašiem arī šo visu izstrādātu. Šis ir viens no pamata darbībām, ko mēs darām. Otra lieta ir e-komercija. To var arī uzskatīt par pamatbiznesu pie mums. Tas ir tātad uzņēmumi, kas pārdod internetā. Un viņi varbūt ir sākuši ar kaut ko mazāku, kādu gatavu platformiņu, un tad augot viņi saprot, ka tā platforma viņus limitē, iegrožo. Ja? Un tad parasti viņi jau nāk pie mums, lai mēs šo visu paplašinām, integrējam ar noliktavu, ar preču vadību, ar visu grāmatvedību, un šis risinājums jau reāli var strādāt tādu, nevar teikt pilnībā automatizēt, bet vismaz daļēji, lai nav jāiegulda tur ļoti daudz manuāls laiks, lai šis viss process notiktu. Un, protams, mēs arī konsultējam par visu digitālo mārketingu, mēs pārliecināmies, ka šis produkts ir sataisīts tā, ka gala klientam ir ērti šo lietot, ja, un šī pirktspēja būs adekvāta tam risinājumam.